Lasījums no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas. Un notikās pēc tam, kad Jēzus saviem 12 mācekļiem pavēles bija devis, tad viņš no turienes aizgāja mācīt un sludināt viņu pilsētās. Un kad Jānis cietumā par Kristus svaidītā darbiem dzirdēja, tad viņš sūtīja 2 no saviem mācekļiem, un tiem lika sacīt, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja, noiet un atsakiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām, un nabagiem prieka vēsts top sludināta. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinās. Kad tie no aizgāja, tad Jēzus iesāka runāt uz ļaudīm par Jāni. Ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīties, vai kādu niedri, ko vējš šurpu turpu šauba? Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt, vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redziet, kas mīkstas drēbes valkā, tie ir ķēniņu namos. Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt, vai kādu pravieti? Tiešām, es jums saku, tas vēl augstāks nekā pravietis, jo šis ir tas, par ko rakstīts. Redzi, es sūtu savu eņģeli, vēstnesi tavā priekšā, kam ceļu priekš tevis būs sataisīt. Patiesi es jums saku, no tiem, kas no sievām dzimuši, neviens nav cēlies, kas lielāks nekā Jānis pagrandētājs, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks pār viņu. Bet no Jāņa pagrandētāja laika līdz šim debesu valstībā ar varu laužas iekšā, un varas darītāji to rauj pie sevīm, jo visi pravieši un bauslība praviešoja līdz Jānim. Un ja jūs gribat pieņemt, viņš ir Ēlija, kam bija jānāk. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Bet kam es šo cilti līdzināšu? Tā ir līdzināma bērniem, kas sēž uz tirgus laukuma un sauc uz saviem biedriem un saka, mēs jums stabulējuši, un jūs nesat dejojuši, mēs jums raudu dziesmas dziedājuši, un jūs nesat raudājuši. Jo Jānis ir nācis ne ēdis, ne dzēris, un tie saka, viņam ir velns. Cilvēka dēls ir nācis, ēd un dzer, un tie saka, redziet, kāds rijējs un vīna plītnieks, muitnieku un grēcinieku draugs. Un gudrība top taisnota no saviem bērniem. Trešā Mūzes grāmata, 11. un 12. nodaļa. Un tas kungs Jahve runāja uz Mozu un Āronu un uz tiem sacīja. Runājiet uz Izraēla bērniem un sakiet, šie ir tie lopi, ko jūs drīkstat ēst, no visiem lopiem, kas virs zemes. Visus lopus, kam šķelti nagi, kam nagi šķelti divējos gabalos un kas atgremo, to sēdiet, bet šos jums nebūs ēst no tiem, kas atgremo un kam šķelti nagi. Kamieli, jo tas gan atgremo, bet tam nav šķelti nagi, to jums būs turēt par nešķīstu. Un trusi, jo tas gan atgremo, bet tam nav šķelti nagi, to jums būs turēt par nešķīstu. Un zaķi, jo tas gan atgremo, bet tam nav šķelti nagi, to jums būs turēt par nešķīstu. Un cūku, jo tai gan šķelti nagi un šķelti divējos gabalos, bet tā neatgremo, to jums būs turēt par nešķīstu. No viņu gaļas jums nebūs ēst, nedz viņu maitas aizskart, tos jums būs turēt par nešķīstiem. Šo sēdiet no visa, kas ūdenī, visu, kam ir spuras un zvīņas ūdenī, jūrā un upēs, to drīkstat ēst, bet visu, kam nav spuru un zvīņu ūdenī un upēs, no visa, kas ūdenī kust un no visa, kas dzīvo ūdenī, to jums būs turēt par negantu. To jums būs turēt par negantu, jums no viņu gaļas nebūs ēst, un viņu maitas jums būs turēt par negantām. Visu, kam nav spuru un zvīņu ūdenī, jums būs turēt par negantu. Un no putniem šos jums būs turēt par negantiem, ka jūs tos neēdat. Šie, lai jums ir neganti, ērglis un jūras ērglis un zivjērglis un lija, vanaks un klija pēc savas kārtas,
un ik viens krauklis pēc savas kārtas, un strauss un vakarlēpis, kaija un piekūns pēc savas kārtas, un apoks, pūce un ūpis, un jūras krauklis un pelikāns, un maitulija, un stārķis, gārnis pēc savas kārtas, un badadzeguze un sikspārnis. Visi spārnotie līdēji, kas iet 4 kājām, lai jums ir negantība, bet tos ēdiet no visiem spārnotiem līdējiem, kas 4 kājām iet, kam augšā pie savām kājām ir lieli, ar ko tie pa zemi lēkā. Šos no tiem ēdiet, siseni pēc viņa kārtas, un sienāzi pēc viņa kārtas, un circeni pēc viņa kārtas, un vaboli pēc viņas kārtas. Visus citus spārnotos līdējus jums būs turēt par negantiem, un caur šiem jūs tapsit apgānīti. Ik viens, kas viņu maitas aizskar, būs nešķīsts līdz vakaram. Un kas no viņa maitām ko nesīs, tam būs mazgāt savas drēbes un nešķīstam būt līdz vakaram. Visus lopus, kam nagi šķelti, bet nav šķelti divējos gabalos, un kas neatgremo, tos jums būs turēt par nešķīstiem, kas tos aizskar, tam būs būt nešķīstam. Un visiem 4 zvēriem, kam kājas ar asiem nagiem, tie lai jums ir nešķīsti, kas viņu maitas aizskar, tas būs nešķīsts līdz vakaram. Un kas viņu maitas ir nesis, tam savas drēbes būs mazgāt, un nešķīstam būt līdz vakaram. Tie lai jums ir nešķīsti. Un starp kustoņiem, kas virs zemes kust, šie lai jums arī ir nešķīsti. Sermulis, pele, bruņu rupucis pēc savas kārtas, sesks, hameleons, ķirzaka, gliemezis un kurmis. Tos no visiem kustoņiem jums būs turēt par nešķīstiem, kas tos aizskar, kad tie miruši, tam būs nešķīstam būt līdz vakaram. Un uz ko kas no tiem kritīs, kad tie ir miruši, tam būs nešķīstam būt, lai tas ir kāds koka trauks, vai drēbes, vai āda, vai maiss, vai kāds rīks, ar ko kāds darbs top darīts. To būs ūdenī iemērkt, un tam būs nešķīstam būt līdz vakaram. Pēcāk tas būs šķīsts. Un ikvienu māla trauku, kur kāds no tiem ir iekritis, visam, kas tur iekšā, būs nešķīstam būt, un jums to būs sadauzīt. Ikvienam ēdienam, kas to pēsts, uz ko šis ūdens ir nācis, būs nešķīstam būt, un ikvienu dzērienu, kas top dzerts no visiem tādiem traukiem, būs turēt par nešķīstu. Un visu, uz ko viņu maitas kritīs, to būs turēt par nešķīstu. Cepli un traukus būs sadauzīt, tie ir nešķīsti, tāpēc jums tos būs turēt par nešķīstiem. Tikai avoti un akas un dīķi būs šķīsti, bet kas viņu maitas aizskar, to būs turēt par nešķīstu. Un ja kas no viņu maitām kritīs uz sēklas, kas ir sējama, tā ir šķīsta. Bet ja ūdens top liec pār sēklu, un tad, kas no tādām maitām uzkrīt, tad jums to būs turēt par nešķīstu. Ja kāds lops mirst, kas jums ir par barību, kas viņa maitu aizskar, tam būs nešķīstam būt līdz vakaram. Un kas no viņa maitas ir ēdis, tam būs savas drēbes mazgāt un nešķīstam būt līdz vakaram. Un kas viņu maitu nes, tam būs savas drēbes mazgāt un nešķīstam būt līdz vakaram. Un visu, kas lien virs zemes, jums būs turēt par negantu, to nebūs ēst. Visu, kas uz sava vēdera lien, un visu, kas virs zemes lien uz 4 kājām, līdz ar visu, kam daudz kāju, to jums nebūs ēst, lai tas jums ir negants. Neapgāniet savas dvēseles ar nekādiem līdējiem, kas lien, un nedariet sevi nešķīstus pie tiem, ka jūs caur tiem netopat apgānīti. Jo es esmu tas kungs Jahve, jūsu dievs, tāpēc jums būs svētīties un svētiem būt, jo es esmu svēts, un jums nebūs savas dvēseles apgānīt ar neko, kas lien virs zemes. Jo es esmu tas kungs Jahve, kas jūs izvedis no Eģiptes zemes, lai es jums esmu par dievu. Tad esiet svēti, jo es esmu svēts. Šis ir likums par lopiem un putniem un par visām dzīvām radībām, kas kust ūdenī, un par visām radībām, kas lien virs zemes, ka jūs varat izšķirt nešķīstu no šķīsta un dzīvniekus, kas ēdami, no dzīvniekiem, kas nav ēdami. Un tas kungs Jahve runāja uz Mozu un sacīja: runā uz Izraēla bērniem un saki, kad kāda sieva top grūta un dzemdē dēliņu, tad tai 7 dienas būs nešķīstē būt,
Cik ilgi tā savu sārņu dēļ ir atšķirta, tik ilgi tai būs nešķīstai būt. Un 8. dienā viņa priekšādas miesu būs apgraizīta, un 33 dienas tai būs palikt savā asins šķīstīšanā, tai nebūs aizskart nekādu svētu lietu, nedz nākt tai svētā vietā, tiekams viņas šķīstīšanās dienas piepildītas. Bet ja viņa meitiņu dzemdēs, tad tai 2 nedēļas būs nešķīstai būt, cik ilgi viņas atšķiršana ir. Pēc tam viņai 66 dienas būs palikt savā asins šķīstīšanā, un kad viņas šķīstīšanās dienas dēlam vai meitai ir beigušās, tad viņai gadu vecu jēru par dedzināmo upuri un jaunu balodi, ja būbeli par grēku upuri būs atnest pie saiešanas telts durvīm pie priesteļa. Tam to būs upurēt tā kunga Jahves priekšā un viņu salīdzināt, tad tā taps šķīsta no saviem asins sārņiem. Šis ir likums par sievieti, kas dēliņu vai meitiņu dzemdē. Bet ja viņai nav pie rokas, cik par jēru nākas, tad lai viņa ņem 2 ūbeles, jeb 2 jaunus baložus, vienu par dedzināmo upuri un vienu par grēku upuri, un priesterim būs viņu salīdzināt, tad viņa taps šķīsta. Salamana sakām vārdi, 24. nodaļa. Neiekarsties uz nelabiem cilvēkiem un nekāro būt ar viņiem, jo viņu sirds domā uz postu un viņu lūpas runā mokas. Ar gudrību uzceļ namu un ar sapratni to stiprina, un ar gudrību pilda telpas ar visādu dārgu un jauku bagātību. Gudrs vīrs ir spēcīgs, un vīrs, kam atziņa, ir varens spēkā, jo ar gudriem padomiem tu izvedīsi savu karju, un uzvara ir, kur padoma devēju pa pilnam. Muļķim gudrība ir neaizsniedzama, savu muti, lai tas neatveļ pilsētas vārtos. Kas tīšām ļaunu dara, tas jāsauc blēdi pār visiem blēžiem. Muļķības nodomi ir grēks, un mēdītājs cilvēkiem ir negantība. Ja tu bēdu dienā nogursi, tad tavs spēks ir mazs. Glāb, kas uz nāvi pazudināti, un kas pie kaušanas top vesti, vai tu no tiem atrausies? Ja tu saki, redzi, mēs to nezinām, vai tad tas, kas sirdis uzrauga, to nemana, un kas tavu dvēseli pasargā, to nezina, un cilvēkiem neatmaksās pēc viņu darba? Ēd, mans dēls, medu, jo tas ir labs, un tīrs medus ir salds tavā mutē. Tāpat tavai dvēselē būs gudrības atziņa, ja tu to atrodi, jo ir pastarā diena, un tava gaidīšana nebūs veltīga. Neglūni tu ļaunais uz taisnā namu, neposti viņa vietu, jo taisnais krīt 7 reiz un ceļas augšā, bet ļaundari nogrimsta nelaimē. Nepriecājies, kad tavs ienaidnieks krīt, un lai tava sirds nelīksmojas, kad viņš klūp, ka tas kungs Jahve to neredz, un tas viņa acīm neriebj, un viņš savu dusmību no tā nenovērš. Neapskaities par ļauniem, un neiekarsties par ļaundaļiem, jo ļaunam nenāk cerētais gals, ļaundaļu spīdeklis izdzisīs. Mans dēls, bīsties to kungu Jahvi un ķēniņu, nejaucies ar dumpiniekiem, jo piepeši nāks viņiem nediena, un kas var zināt, kas tos abus pazudinās. Arī šie ir gudro vārdi. Tiesā cilvēka vaigu uzlūkot nav labi. Kas uz vainīgo saka, tev taisnība, to cilvēki lād un ļaudis ienīst, bet tie viņiem mīļi, kas tādu pārmāca, un pār tiem nāks vislabākā svētība. Kas pareizi atbildējis, ir kā saldu skūpstu devis. Padari savu darbu laukā un apkopies tīrumā, un tad vēl uztaisi savu namu. Nedodi velti liecību pret savu tuvāko, vai tu mānīsi ar savām lūpām? Nesaki, kā viņš man darīs, tā es viņam darīšu, es tam atmaksāšu pēc viņa darba. Es gāju gar sliņķa tīrumu un gar muļķa vīna kalnu, un redzi, tur auga tik nātris vien, un daži pārņēma visu,
un viņa akmeņu mūris bija sagruvis. Un es to ieraudzīju, to liku vērā. Es to redzēju, ņēmos mācību. Guli mazliet, snaudi mazliet, saliec mazliet rokas miegā. Tad tava nabadzība tev pienāks nākdama, un tavs trūkums kā bruņots vīrs.